Juri, vai es varu pārdot daļu no sava meža? Jā, protams, būs nepieciešams šo gabalu atdalīt, uzmērīt, izveidot robežstigas, ja tas nepieciešams, būs vajadzīga jauna meža inventarizācijas, un tad, kad tas viss ir paveikts, viss var notikt. Pieņemsim, man ir māja mežā, un es gribu, lai apkārt būtu koki. Kādu attālumu tu ieteiktu ieturēt, lai nespīdētu cauri plika pļava? Es domāju, ka tur ir jāskatās konkrētā īpašumā pēc dabas. Atbilde katrā konkrētā īpašumā būs sava. Pieņemsim, tur ir ceļš, bet nevar viņu īsti redzēt. Kāds te varētu būt attālums no šejienes līdz turienei? 200 metri. Te vēl jāņem vērā tāda lieta, kad ļoti šaura meža josla, viņa nebūs vējā noturīga. Viņai ir jābūt minimums 100 metri. Ja būs šaurāka, tos atstātos kokus vējš gāzīs ārā. Ja jums interesē meža īpašuma pārdošana, cirsmu pārdošana, meža apsaimniekošana, ir iespēja saņemt piedāvājumu no uzņēmuma Dižozols.